Tev labāk patīk MAN vai Scania? Man patīk Fajavie Scania. Yes! Uz infarkta pamata domāju, ka ir infarkts, bet ar šodienu oficiāli es ienīstu maņkas. Oba, jā? Oba. Esi gatavs braukt? Jā. Tēt vēl. Un skaties spogulītī, kur iet piekabe griežot. Redzi, kur iet? Griez tev ļoti labi sanāk. Es zinu, ka tev izdosies. Baigi tek iekšā reku pa lampu. Tur viss ir pilns, visa lampa. Tā normāli pilna. Bet tur ir riktīgi reku priekšā arī. Te tā lampa tek un tā lampa. Vai nu 360 vai 380 eiro maksā tas prieks, ja tev iekšā ir iekrauti dzīvnieki. Esi sveicināts darba dienas video, bet nedaudz savādāks sākums. Tikko ieliku video, kur pārdodam mūsu ģimenes auto, un tur nepieminēju, ka mēs viņu turam garažā visu laiku. Un tagad brauksim līdz firmai. Firmā man ir jāpaņem un jābrauc šodien ar zaļu maņku MAN. Tātad jā, automašīnu vienmēr turējam garažā un turam. Un tagad turpinājums. Braucam. Pastum priekšā krēsls priekš, viņš ir uz aizmugures fočenes taisīja. Braucam līdz darbam, sagatavosim zaļo maņku rītdienas spridzināšanai un brauksim. Vienu reizi jau esmu braucis ar to zaļo maņku, tie, kas tiktu kā ir, tie zina. Tā kā tiekamies pēc brīža firmā, jāuzpild, jāsliek skaidrs, puika grib pabraukāt bišķa mašīnu un tad jau jāsagatavo, jānoliek rītdienai. Lai rīt no rīta var nedaudz vēlāk celties. Lai nav jāceļās 4:30, pat ne. Lai nav jāceļās 4, bet var celties 4:30, kaut kur tā. Fūre MAN. Zaļā fūre nu kā tu dziedāji? Zaļā fūre MAN. Kā Zaļā fūre MAN. Maties, kā tev šķiet, kura ir tomēr labāka mašīna? Nevis labāka mašīna nav laba vai slikta, katram patīk citādi, savādākas mašīnas. Jā, vienam viena, otram otra marka. Tev labāk patīk MAN vai Scania? Man patīk Fajavie Scania. Yes! Tā kā nebija ļauni arī domāts TikTokā par to MAN video un Scania. Katrs cilvēks brauc kādu mašīnu viņš vēlas un kura tuvāk sirsniņai. Vienkārši, vajag arī saprast manus jokus. Man sieva reizēm nesaprot pat manus jokus. Bet neko darīt. Ar visiem video tu nevari izplatīt visiem. Brauks ar Fajaviem MAN. Tu brauksi ar ugunsdzēsēju auto? Jā. Ka būsi liels? Jā. Super. Tad tu būsi glābējs, ja? Jā. Tu glābsi cilvēkus, kuri nokļuvuši nelaimē? Jā. Super. Tas man patīk. Super. Priecē dzirdēt. Braucam skatīties to MAN, ja? Jā. Mums šobrīd dīzeļdegvielas cena ir 2,10 eiro. Cik saulīt bija lielākais? 2,16 vai 2,17 bija pilsētas benzīna tankos un uz autobāņa 2,55 litrā. Bišķi ir kosmosā. Un starp citu, es domāju, šitais labs variants. 2-litrīgais motors šim BMW, viņš ir ekonomisks. Negribu nolikt nevienu 3-litrīgo, bet, manuprāt, tad 2-litrīgajam pietiek jauda, tas cēliens un viss pārējais, lai izdarītu ikdienā tieši to pašu, ko vajag. Ja nav jāmērās ar krāniņiem, tur, kuram uzstieps ātrāk pa 1,8 sekundēm, tad es domāju, pilnīgi ideāls variants un ekonomisks. Tur pa priekšu brauc E46, man tāds kādreiz bija, ar to es aizsāku savu BMW karjeru un mīlestību pret BMW. Tā esam atbraukuši, pirmais, ko es redzu, ir Scania, protams, stāv, bet padzīt uz priekšu, kāds ir braucis šodien, varbūt pats šefs, man liekas, ka viņš pat ir firmā. Tā. Jā, Matijas. Nav tagad firmā. Re, kur stāv šitā Scania, ar kur es uztaisīju to video par MAN un Scania.
Un reku mans aparāts ir, ar ko es rītā braukšu pēc gotiņām un teļiem. Šitam ir garā piekabe aizmugurē un īsā priekša. Labi, izkāpšu ārā un tad pastāstīšu par to mašīnu vairāk. Tu sievai iedošu vai pafilmē. Viņš gribēja pa šo pusi izkāpt ārā. Gribi kāpt ārā? Tev uznāca neliels raudiens? Opa, jā? Tā, mēs iesim darbināt šo zaļo MAN. Paklausīsimies, kā viņš pielec. Ko? Posties kāda gara piekabe? Jā. Tētis mēslu klapes arī attaisīja, lai ūdens iztek ārā, vai ne? Paga, es tagad piedarbināšu, ja? Gaidi, klausies, lai labi rūks. Vai viss kārtībā motoram, labi? Gaidi, es darbinu. Tā, atslēgas. Tūlīt būs baigais sprādziens? Viss kārtībā motoram? Jā. Ar tādu drīkst braukt? Eļas nav jāmaina? Jā, man Patīk. Tā. Jā. Apā. Apā. Kas tur ir? Gotiņas? Jā, paskaties. Jā, gotiņas. Tā uzmanīgi mamma nāk iekšā. Bet visi tā nav skānija. Šitā nav skānija, šitā ir zaļā MAN. Tev patīk zaļā MAN? Es priecāju. Jā. Ziniet, kas ir labs šai maņkai? Ir tas, ka ir aklās zonas kamera. Ir viena kamera šeit, kur es redzu aizmuguri. Un brīdī, tad, kad es ieslēdzu pagriezienu pa labi, tad ieslēdzas kamera šeit. Aklās zonas kamera. Un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti liels pluss. Maties, tev patīk šeit iekšā? Paskatos kādu. Tas ir leduskapis, skaties, kā atverās MAN leduskapis. Tukša kolas pudele. Jā. Gulta patīk? Jā. Zemie griesti. 4 asis un apbrauksim, tu pasildīšu. Apbrauksim vienu aplīti ar puiku un tad, un tad ir jāsagatavo, jāsagatavo rītdienai. Vēlam sagriežam. Vēl nav, vēl griez, vēl iet. Tētis tu sāks braukt un tu griez. Tētis ielika pazemināto, jo maņkai ir tāds moments, kad pie parastā viņš tā kā neiet, tur jāmāk spēlēties baigi gāzi un pēkšņi lēc. Tā, redzi, cik smuki aiziet stūrīts garām tai mašīnai. Tagad griez apakaļ, vo? Jā, viņš pats atgriežās. Vēl atgriezīsies un tad tev jāņem stūrīt, lai taisnojas. Tā teica ieliks lielo ātrumu burtu D. Rekur, te ir ātrumkoķis, pasties te, Maties. Rekur te, šiden. Pasties, te ir burtiņš D, tas ir pazeminātais. Un, šitais. Šitais ir īstais D, nepareiz pateicu. Esi gatavs braukt? Jā. Tētis dos gāzi, tu griez stūri šito pusi. Griez vēl. Jā, reku ir tas leciens maņkām, kas man nepatīk. Malacis, te taisni turi. Apakaļ griez? Apakaļ. Šitā te apakaļ. Griez. Tev ļoti labi sanāk. Tu redzi pāri stūrē? Jā. Spoguļos ļoti labi redzi, viss pārredzams? Labi, tad braucam taisni uz priekšu, reku tur uz bullīti brauksim. Vienu aplīti apmetīsim, tad saliksim skaidas. Maties, tu brauksi ar lielo skāniju tad reiz dienās? Jā. Labi. Reku viens nulītis metis, Anē, tur piekabi griezes riņķi. Tu skaties, kur braukt, tev būs tuīt jāgriež. Malacis, jā. Agat? Sāc jau griezt, jā, skaties, kur piekabīti iet. Redzi, kur piekabīti spogulī. Skaties, taisni uz priekšu. Pišķi apakaļ pagriez. Malacis. Taisni, turi vēl taisni. Turi stūrīti, turi. Un griez tagad. Griez. Jā, malacis, tev labi sanāk. Vēl. Un skaties spogulītī, kur iet piekabe griežot. Redzi, kur iet? Jā. Jā. Un tev vajag skatīties arī uz priekšu. No kurienes? Sievai ūdens tak virsū. Lampiņās iekšā. Tas no jumta tuitām. Skaties, Maties uz priekšu. Labi. Paciešamies bišķi. Brauc taisni uz traktoru, iztaisni no stūri.
Iztaisno. Brauksim virsmu uz traktoru. Jā, taisni uz traktoru un redzi, kur piekabiet, redzi? Jā. Un sāc jau griezt. Griez vēl, cik vien spēks. Griez, tev ļoti labi sanāk. Es zinu, ka tev izdosies. Tad man ir vēl striplā. Jā, un tagad griez apakaļ jau. Atlaid stūri, viņa pati griezīsies, redzi? Un vienā brīdī tev būs jāpārņem. Pārņem vadību jau, griez taisni vēl apakaļ. Jā, ideāli. Es domāju, ka tu varētu jau sākt braukt pa autobāni, vai ne? Jā. Tu būtu tik drošs, ka varētu izbraukt. Sievai ūdens tā kā no augšas. Tie, kuri brauc ar MAN, kas tas pa prikolu? Re, kur augšā. Kā te iztecēja. Tur kaut kur gar lūku laiž. Jo tagad bija lietus. Es tiešām ar MAN ļoti, maņkām esmu maz braucis, bet te visi Baigi tek iekšā reku pa lampu. Tur viss ir pilns, visa lampa, viss tā. MAN braucēji. No kurienes? Tā normāli pil. Bet tur ir riktīgi reku priekšā arī. Te tā lampa tek un tā lampa. Man neko būs jāpasaka šefam. Aiziet, močiem tālāk. Redzi? Skaties prikolu. Tātad, tu it kā, un MAN braucēji, pastāstiet prikolu. 384 000 nobraukums. Tas jau ir problēmas ar sajūgu, vai tas ir normāli? Kad es brīdī, kad es dodu gāzi, viņš neiet un vienā momentā aizlec. Tas ir normāli, vai tas jau ir parāda, kad sajūgam kaut kas nepatīk? Es tiešām, man nav ne jausmas. Es Skānija. Vienu reizi dzīvē esmu braucis ar MAN. Jā, tev labi pareizi. Jā, griez, tev labi sanāk. Tu taču jau zināji. Galvenais skaties, kurus spoguļos piekabiet, lai tu nenobrauc ar piekabi pa Mercedesu Ulda, ja? Jo Uldis dusmosies, ja tu viņam aizmugurē lampu izrausi ārā. Griez apakaļ, atlaid stūri. Redzi? Atlaižot stūri, tad, kad tu gribi iztaisnot, viņš iztaisnojas. Un tūlīt būs lielais grieziens riņķī. Tu varēsi man palīdzēt? Jā. Tā, griez stūri jau. Griez. Līdz galam. Aiziet. Ātri jādara. Es varu palīdzēt? Tūlīt mēs apgriezīsim mašīnu pilnībā riņķī. Sarunāts? Jā. Šis tas tad aizmiks. Matijas, neaizmiksi? Tā, es šai mašīnai nezinu griešanās leņķi, jo viņai ir 2 asis tikai. Un te var uzpilēt? Te ar pili iekšā. Haidī, viss gar lampu. Tagad viss tev nāk? Bet tas nav nopietni, tas nav ok. Tas taču tur viss ir pie lampām, viss pilns ar ūdeni. Man joprojām reku viss te. Paņem šito. Viņš te viss slapš. Tā, pauzīte beidzās. Reku atkal prikals neiet un viņš aizlec. Un tūlīt rausim riņķī. Pirmo reizi mēģināšu griezt apkārt, vai man aizies vai nē, es nezinu. Jo es nekad neesmu viņu vēl griezis tik šaurā vietā salīdzinoši. Skānijai mums bija tā, ka vienai vēl grozījās vilcējam aizmugurē as, un to bija baigi viegli daudz, kur dabūt ripa. Man te viss tek. Tā. Kaut kas vienreiz ņirgājās, man liekas, kad, ja brauc ar MAN, tad jāņem lietusargs. Šito es biju dzirdējis kaut kur. Ja varat ierakstiet lūdzu komentārā, vai tā ir, ka braucot ar MAN, ir jāņem lietusargs palīgā. Vai tas ir vienkārši kaut kas šai mašīnai nesagājis. Nu ko, Matijas, mēģināsim apgriezt šito ar pirmo reizi šaurā vietā. Tu miedz ciet? Tā, kā es teicu, šai asis negrozās aizmugurē, un viņai piekabe diezgan gara, bet pats ir īs. Un mēģināsim apraut riņķī. Spogulī sfēriskajā varēs redzēt, kā tā piekabe griežās. Tā, gar turien aiziet. Īstenībā baigi labi grozās un stūrējās. Ļoti labi. Un šitās piekabes var dabūt tik nereālās vietās. Arī kocinieki, kas brauc uz šitām, zina, kā var iestūrēt tur, kur vajag. Vienīgais tas, ka apakaļgaitā bišķiņ jāiemācās braukt, ka tas tilts ir jāķer, tas gan. Nu un ko, viena no baigākajām ekstrām, man ir apakaļskata kamera. Tas ir tiešām bomba. Tagad stumsimies. Matijas, esi gatavs apakaļ braukt?
Tētis ķers piekabē aizmugurējos tiltus, jā, lai taisni brauc. Grūti griezt, zini, tagad es griežu tā kā pensionārs to stūri, kad šitā te pamazām. Tūlīt kāpsim ārā, uzpildīsim, saliksim skaidrs, parādīsim, kā mašīna izstās no iekšpuses. Sarunāts? Man liekas, ka tu miedz ciet. Nē. Jā? Nē. Tev patīk tā motora skaņa? Labi, tūlītām. Jākvīga vai ne? Nu, bišķiņi ir smieklīgi, es tā kā opīts griežo. Un galvenais smuki taisni noturēt to tiltu. Tad viss ir. Tad, kad tu saproti, kur iet tas tilts, tad tu arī saproti, kā tā piekabe ir jāgroza. Man sākumā bija diezgan, teikšu, godīgi grūti iemācīties, jo es biju uz puspiekabes mācījies. Tā, labi, nākamais kadrs jau tiekamies ārā. Nu, ko, Matijas, taisīsim, bērsim skaidrs? Jā! Tā, ir prikols viens par šīm te mēslu klapēm. Ja viņas nav ciet, es nepateikšu precīzu sodu. Vai nu 360 vai 380 eiro maksā tas prieks, ja tev iekšā ir iekrauti dzīvnieki un viņas nav aiztaisītas. Jāprasa kolēģiem, viņš zina labāk. Tā, te arī pil. Tātad gotiņas un teļus šai mašīnai var izdzīt cauri. Skatās šito veidu, kā Matijas viņa pagaidis atvēršu vaļā durvis, ja? Tā vidējās durvis varas vaļā. Un tad šī klape, tā es to atvēršu. Tā, pastāv bišķi tālāk no durvīm, kad tā, šitās varas uz iekšu. Es esmu iekšā. Un tad no mašīnas klapi varam vaļā un gāžam pāri. Viņa iegāžas tur, piever durvis. Vēl malas ceļās, jā, bet ejam pa aizmuguri, kāpsim iekšā. Matijas, liksim aizmugurē klapi, taisīsim vaļā. Aiztaisīšu uzreiz arī šiten un otrā pusē pēc tam, lai rītā nav nepatīkami pārsteigumi uz māņa. Esi gatavs man palīdzēt? Tev ir spēks? Nāc, palīdzēs man attaisīt. Labi. Velcais šitā. Vari? Jā. Davai, aiziet, tev sanāk. Krīt. Bams. Tā. Šito vari man palīdzēt pacelt? Jā. Ceļam augšā. Tu esi spēcīgs. Aiziet, stum augšā. Stum, nevaru. Ir vaļā. Un otra puse vēl vajag. Aiziet? Tu ar vienu pirkstu vari? Jā. Tā, tagad prātīgi. Tā, un tā kraušanās darbi notiek. Atveram klapi, piebraucam pie zemnieka. Un gotiņas vai teļi, kas nāk iekšā piekabē, viņi tiek taisni līdz mašīnai bez attāķēšanās. Iekšā, protams, tās govis un buļļi tiek atdalītas. Tieši šajā piekabē lielās govis iet 2x6 vai 2x7, skatoties, cik viņas lielas, arī kvadratūra jārēķina. Un tad tiek atdalītas, lai pie bremzēšanas un gāzēšanas nebūtu tā lielā masa, kas viņas var satraumēt. Un starp citu, paldies visiem agresīvajiem vegāniem, kuri piebrauc man priekšā un piebremzē. Jūs ļoti traumējat gotiņas un buļļus. Bet ne es. Tā. Un tas, ko es teicu, tad mēs ceļam augšā šo klapi. Tad mēs ceļam šo pusi. Ko? Tā. Kā izrādās, ir kamera arī mašīnai, bet es nezinu, vai viņi strādā, jo es redzu tikai un vienīgi piekabes aizmuguri. Iespējams, ka var pārslēgties uz šito kameru. Nē, viņam noteikti poga, kas pārslēdz. Tā, un mašīnā, ja krauj govis vai buļļus, tad šeit der 2x5. Tā, es šeit rīt teļus kraus, tētis ņems 4 gotiņas un 30 teļus.
Tagad man būs vajadzīga tava lielā, stiprā palīdzība. Tu vari? Jā, šodien es īsti negribēju bērt skaidras. Rītā gribēju sabērt, jo iespējams, ka lietus salīs pa sāniem un būs mitrs, bet tāpēc es ekstra paņemšu vēl vienu maisu sausas līdzi, jo man ir viens palīgs, kurš jau sāka protestēt. Tu protestēji? Jā? Tev patīk protestēt? Pagad, skaties. Šitien te spied un gāz riņķī viņas. Aiziet. 3, 4, aiziet! Bams! Un gāžam ārā. Ņem šeit. Un velkam pavisam... Ui. Kaut kā nesagāja. Velkam pavisam šeit. Hop. Jā, viss ir grūti, tev vieglāk. Tev ļoti labi sanāk. Tev patīk šā patīk. Ui, piedod. Velkam vēl. Aiziet. Man līdz maisīsies. Pateic tālāk? Aiziet, tu teici putekļus. Esi gatavs putekļiem? Aiziet. Woo! This is how we do it. Un viena laba lieta šai mašīnai, ko es pamanīju. Šis, tā kā man patīk sportot, tad te varēs pievilkties normāli. Un te varēs arī presītes taisīt. No, tikai rokas netīras, cimdos vai. Jā. Nu, pamēģini paskriet. Kādu putekļi. Tā. Tētis taisa pirmo sienu ciet, jā? Vai? Tas rītdienai man. No. Tā, šis arī iet ciet. 2 sienas, starp citu, baigi labs variants, ka tu vari vairāk atdalīt. Tagad govis un teļus es varu atdalīt govis, teļus un būli vēl atsevišķi. Taisam ciet kopā? Jā. Aiziet, stum ciet. Tā, šito vajag likt iekšā, reku apakšā tur sprosts. Tev sanāca? Jā. Do 5. Negāzies, ja, turies. Un skatās. Un tagad taisīsim šito vidējo ciet. Vējšpūšu. Starp citu, es redzēju vienu video, kur fūras šoferis uz refu brauca, un viņam vējā aizmugurējās piekabes durvis aizcirtās ciet, un viņš dabūja. Es nezinu, vai tas bija letāli. Katrā ziņā izskatījās ļoti traki, un man ir bijis, ka es stāvu pie šitādām durvīm. Vienkārši tā vienā momentā gar plecu pilnīgi ciet. Es domāju, ka tas arī varēja beigties diezgan traki, ja būtu dabūjis pa ķīseli. Tā, meties bišķi uz maliņu. Lūdzu, easy peasy, taisam ciet. Mašīna ir atdalīta. Un pagaidam. Tā, es jums kaut ko pateikšu. Tiekamies rīt no rīta. Nu, ne taču, es taču vēl tepat būšu. Vēl aiztaisīsim to aizmugurē. Tiekamies aizmugurē. Jūs man starp citu turpināsiet... Jūs man turpināsiet dzirdēt, jo man ir mikrofons sakonektēts. Un vienu lietu es to gan iestarpināšu. Nāc! Un nāciet skatītāji, šī būs... Matijas, nāc pastāstīsim tantēm un onkuļiem, ko mēs piedāvājam. Labi? Nāc. Opā. Sieva nāc līdzi? Skatāmies, šī mašīna ir nokrauta ar LED lūgturiem. Šeit, tur, priekšā, abās pusēs. Ziniet, kur Latvijā labus LED lukturus var dabūt? Ziniet, AgroCreate tāds, baigi laba mājaslapa, ieiet, paskatieties. Un ar promo kodu ANZA10 dabūna 10% atlaidi. Nokrava arī tu ar lediem. Un ne tikai lediem, starp citu, tur ir daudz labas lietas. Aizēj, pasties viņu mājaslapā. ANZA10. Kur mēs ejam? Pastāstīt onkuļiem. Mēs jau tikko pastāstījām onkuļiem.
Pasaki, agro create. Es nemāku. Tā, mācīsimies. Agro create. Es nemāku. Negribi mācīties? Labi, nu negribam. Reku mazo mašīnīšu klāsts. Tas, es nezinu, kas tas pa bobiku ir te atzīts kaut kāds miskastulēns mazais. Nu, noteikti dārgs miskastulēns. Nav? Tas ir vienkārši traktors. Tas ir vienkārši traktors. Jā, reku visi mazie MAN, ar ko vizinamies. Nu ko, tagad gan mēs braucam mājās. Un Mājās. tu gribi vēl te pabūt? Jā. Ko tu gribi padarīt? Paņem tapumu. Paņemt cepumus? Jā. Labi, mēs ņemam cepumus, bet ar tevi mēs jau tiekamies rīt 4:30 no rīta šajā vietā. Atā! Nu ko, ir nelielas plāna maiņas, kā vienmēr, ne? Kāds brīnums, tie, kas ir mani abonenti, tie jau zina, ka tās plāna maiņas manā darbā, tas ir tāds standartiņš. Šefam zvanu un saku, tad rīt paliek viss tāpatām. Viņš man saka, nu jā, tur tās govis jāizvada govis. Izrādās, ka man jābrauc no sākuma uz Kautupi, 24 govis jākrauj 4 no rīta jau darbā. Un tad tālāk pēc tiem teļiem un gotiņām 4. Tā kā rītā tiekamies 4 no rīta firmā. Pamēģināšu ieķert kādu kadru, nesolu, ka būs pie kraušanās. Tā, čau visiem, vai ne? Es pamāju. Super, tiekamies rīt. pamodies es esmu arī, ne tikai tāpēc, ka es pabraucu ar riteni un uzkrāvos. Nācās uzkraut vienu lielo dusmīgo bullīti. Dabūju pa vairogu, bišķiņi pabuhņījās ar mani.
Bet nu labi, tu pastīšos, varbūt var iemest tev kadriņu. Zini, tas tāds sarkanā lieta, ko es cēlu no grīdas piekabi augšā, tas ir vairogs. Tad mēs viņu pie kraušanās turam priekšā. Ja nu gluži spēra govs vai bullis, tad iespar pa vairogu. Vai kad dabūju pa vairogu. Bet nu ļoti veiksmīgs bija tuvu klāt. Un sanāk dabūju pa vairogu un atkāpos apakaļgaitā. Tas it kā izklausās aplami, bet jo tuvāk tu stāvi govī vai bullim pie pakaļkājām, jo mazāk iespēja lielam spēcīgam sitienam. Tāpēc, ka viņš nevar pilnu atvēzienu uztaisīt. Visticamāk, ka viņš tevi aizlidinās pa gaisu, bet neiespers to pilno spērienu, kas būtu, ja tu viņš trāpītu tev ar savu nagu saucamo. Labi, uztaisīšu kafiju un dodamies ceļā. Rīts bez kafijas, nekādi nevar iesākties. Nedaudz tāds nopampis jūtos, nakts nav labi gulēta. Manuprāt, kaut 4 stundas ir pagulēts, tikai miegs un vēlreiz miegs kaut kā trūkst. Jā, pēc brīvdienu piedzīvojumiem slimnīcā kaut kā švaki guļ. Ne tikai širās brīvdienas, tas sanāk 2 reizes jau biju slimnīcā. Bet tagad stāsts ne par slimnīcu, tagad turpinam darba dienu. Varbūt kādreiz iemetīšu kādu frāzi, kas notika. Bet katrā ziņā šīs brīvdienas man aizveda uz slimnīcu tā kā uz pamata, uz infarkta pamata. Domāju, ka ir infarkts, bet neatklājās. Jā, izklausās varbūt stulbi 37 gados infarkts, bet visas pazīmes bija par to. Tā kā labi, braucam, strādājam un taupam veselību. Ko nevar neiepauzēt pie tādiem skatiem, ne? Pasakains rīts, nedaudz vēss, bet, skati jau skaisti. Protams, lampiņas ieslēdz, lai izskatās efektīvāk. Pamēģināšu pakāpties, parādīt tev to bullīti, kurš man šorīt gribēja. Viņš reku jau bāž degunu, tagad tūlīt varēs varbūt redzēt. Tad, jā, kurš man šorīt gribēja iedot bišķi par īkli. Kāds skats, ne? Labais. Tā nedaudz iepauzēts ir. Par skatu papriecājos. Pie bullīša es netieku. Dodamies tālāk, vēl kāds 40 minūtes ceļā. Un būšu klāt pirmajā vietā. Braucam.
Tā, gotiņas ir izkrautas, priekšā ir buļļi. To ir parādīšu no rīta dusmīgo pūļi, kurš mani saspērt gribēja. Šitais citas draugs. Tā. Dusmīgs. Tā, labi, raujam vaļā. Un mēģinām viņu dabūt ārā. Nu tā, man zaļais spridzeklis ir izmazgāts. Neko vairs nevarēja iefilmēt, jo būlīts parādīja savu raksturiņu. Gribēja izārdīt visu piekabi. Nu, kādu pusstundu vajadzēja, lai dabūtu vienu būli ārā. Bišķi raksturu parādīja. Gribēja visu piekabi iznest ārā. Tā, sācies arī šeit ir lietus. Es manu zaļo spridzeklīti esmu iztīrījis, izmazgājis. Tagad braucam pēc 4 govīm un 10 teļiem. Tas ir pie viena zemnieka, nu kā mazā zemnieka. Es domāju, tur arī kādi 2-3 tūkstoši govis kopā ir. Un tad pie otra zemnieka mēs brauksim, kur es vienreiz biju, kopā ar meitu, kur mans video, kur mēs gandrīz avarējām, kur priekšā mums tas opelīts bišķi samētāja. Un tur ir holandieši pie vadības, un tur arī kaut kāds 3000, 3,5 laikam govis ir, jā, liela saimniecība. Tā kā braucam ceļā. Ar šodienu oficiāli es ienīstu Maņkas. Jā, nu, es teicu, ka vēl, jā, ok, mašīna ir normāla, braukt var. Nezinu, vai konkrēti šis eksemplārs ir nojāts līdz pēdējiem. Tā viņa nebrauc, nu labi, konkrēti šī, tā viņa nebrauc, tā viņa lec, tā viņa domā ar to ātrumu 3 dienas, ko darīt. Pēkšņi ieliec it kā pazeminātajā, lai normāli var kaut kur piebraukt. Nu, pārāk pazemināts. Ieliec normālajā ātrumā, neiet un pēkšņi aizlec. Un tāpatām kaut kur apakaļgaitā knapi ar to pazemināto var dabūt iekšā kaut ko. Šodien man oficiāli riebjas Maņkas. Bet nu labi, man pirms tam atmiņa beidzās atkal telefonam. Iekrauju 4 gotiņas tagad un 11 teļus. Laiks sačakarējās. Lietus, augsts, drēgns, krusa. Un jau likās, ka būs pavasaris vienu brīdi. Bet, diemžēl, uznāca apakaļ draņķa laiks. Jāparunā. Ja, moin. Ja, endlich gehst du aufmachen. Wie? Ich hab schon immer gedacht, du bist sauer auf mich, weil du bei mir nie ans Telefon gehst. Wenn ich habe gar keine Zeit, dann mache ich nicht. Ja, keine Zeit, das war heute Morgen, da bist du auf dem Weg nach Quellebeck gewesen. Nee. Tā es cīnos nedaudz ar telefonu atmiņu un saudzēju video kadrus. Tagad piestāju sarakstīšu grāmatiņu un tad došos tālāk. Tad saku, izbraukšu uz bāni
Un tad uztaisīšu kādu atpūtiņu, mazu pauzīti. Tā kā ejam uz zaļo spridzekli. Man zaļais spridzeklīts nolikts meža malā. Un gāzēsim tālāk. Eku forši tāds miers mežā. Varētu arī pat palikt, iet pačučēt. Un tad jau braukt piekdien mājās. Nekā pirmdien. Jā, aizbraukt piekdien mājās un teikt, nu labi, darba nedēļa pagāja. Bet darot neko, arī var nojūgties. 7 stundas šobrīd ir bez pauzes strādātas. Bet es vairs sevi tā nespīdzinu. Es stājos uz pauzēm un atpūšos. Varbūt arī tas visas veselības problēmas jau nāk no tā, ka es šeit strādāju 6 gadi. Un tad, kad es sāku, man bija 31. Liekas, tu vari maukt, tu taču esi jauns. Bet ar katru gadu šitā sevi spīdzinot, tā jauda pazūd. Un tagad tie, kas man TikTokā sako aptuveni, varbūt kaut ko zina. Es saku, 2 reizes pēdējā laikā biju slimnīcā. Diezgan mazs intervals starp viņiem bija, starp abām reizēm. Un jauda vairs nepietiek tam. Brīžiem negribās. Un tad es sapratu, tad pie kājas, kurš tevi gaida, kurš negaida, cikos vajag. Es stājos malā un taisu pauzi, jo reāli pirmie gadi, tagad līdz pēdējā laikā mazāk sanāk tādas stundas, bet katru dienu no 10 līdz 15 vismaz stundām ir ļoti reti, kad ir pauzes. Pārsvarā ir tā, kad ir apaļa 0. Pauza ir apaļa 0. Pauze paiet brīdī, ka mazgā mašīnu, pauze paiet brīdī, ka kraujās, un tad tikai mauc. Nē, viss. Šitas man ir piegriezies. Es vienkārši stājos malā, atpūšos. Kādreiz gāju power napiņus taisīt. Tagad domāju, ka arī atsākšu kaut kur pie... tas jau bija mājās power napiņi. Aizbraucot mājās jau, kad tu esi kaut kādas 15-20 minūtes pasnaudu un tad atkal dod. Un vienā brīdī tas viss... Tu izdedz, reāli izdedz pa daudz. Un tagad arī aizbraukšu, uzkraušu teļus, kaut kur piebraukšu maliņā vai pārkingā. Izslēgšu skaņu, mierīgi atslēgšu pulkstens, lai nevibrē. Iemetīšos, kad pusstundiņu pasnaudīšu, pauzīt uztaisīšu, jo, kā es saku, ir apnicis tās darba dienas bez pauzēm. Grūti ļoti, ka tev jānostrādā tās 15 stundas, jo tā atpūtas brīdis ir tad, kad tu mazgājies. Redz, kā mūsu dispečers uzskata, ka brīdī, kad tu brauc, tu jau atpūties. Tad, kad tu sāc mazgāt un tīrīt, tad tas ir darbs, jā. Tad, kad tu brauc uz mājām vai uz kaut kurieni, tas brīdis tev ir mieriņš, tu esi atpūties. Neiešu nevienu mācīt, lai piesēžu paši pie stūres un pabrauc. Es tik pakratu galvu un saku, jā, protams. Tas ir žāba pielība, vai ne? Maucam vien tālāk. Pusstundiņu atpūtos. Labi, 45 minūtes uztaisīšu pilnas, lai pa dienu arī atstāvu kaut kādas 45 minūtes tā pārkingā, vēl 4 minūtes jāpagaida. Un jābrauc uz priekšu vēl stunda, pusotra un mājās būšu. Jā, ziniet to variantu, ka tu jau nogurumā. Tev sāk viss besīt, tev sāk viss kaitināt, jau jūtu to momentu. Un man tas ir ļoti izteikts, ka nogurumā arī pirms tam. Es domāju, ka es neesmu vienīgais tāds. Ir nogurumā no darba iet prom, citu meklē, viss kaitinā, visādi šitādi varianti. Tāpēc ir tas laikam teiciens, rīts gudrāks vakar. Tu izgulies un ar skaidru galvu. Nekad nevajag pieņemt lēmumus, ka tu esi pārguris. Tagad, piemēram, es ņemu savus vārdus atpakaļ. Nav maiņa, ka tik slikta. Izgulēties var labi. Matracis, ciets, ērts. Par braukšanu. Iespējams, ka viņa jau ir pabraukusi 384 000, varbūt tāpēc viņa lēkā.
ļoti kaitinoši tā gāzīti iet pa gaisu. Tā man bagē aiz muguras iebrauc. Nē, aizbrauc prom. Jā, viņi mūs neņem, mums ir speciāli lopinieku policija. Man šodien darba diena visticamāk būs kaut kāds 13 stundas. Es visdrīzāk teikšu tev šobrīd tā un paldies par skatīšanos, jo man atkal telefons ir pilns līdz lūpai un es vēl neesmu nopircis ārējo cietumu. Kā izrādās, sieva uzgāja, ka ir arī tāds ārējais cietais tieši telefoniem. Jo mans terabaits nabaks ir pilns līdz lūpai. Mēģinu kaut kādus vecos video izdzēst, lai jaunu uzfilmētu, jo ar parasto vadu man kaut kas nesanāca uz kompi pārmest. Bet nu labi. Priekšdienām turpināšu kaut ko laboties. Paldies, ja esi ar mani bijis šos video. Paldies, ja esi mans jaunais subscribers, jeb abonents. Un tiekamies jau nākamajā manā video. Čau!